Vážne na to vyskočila. Jasne. Ale to dáš sa aj spať. Es to ko sāku, es pilnīgi tā kā redzu sev priekšā. Tas jau stāv, jau tas produkts vai tā ideja, vai Я такой кадр это вот какая курьер-служба. Не видела. Пока у меня там отвозилось. Tehniskas dabas jautājumi, bet, protams, ja kāds palīdz un pamotīna un pasaka, jā, es arī ticu, tas noteikti nāk par labu, jo tās balsis, kas saka, nē, nekas nesanāks, ir kādi 20 reižu vairāk. Tad ir svarīgi, teiksim, tie cilvēku grupus, kas ir kopā ar universitāti un esmu, vai ne? Tā es saprotu, ka tas dod piešķir spārnus, piešķir kādu vajadzību. Es vispār esmu ļoti ticu komandai, un man pamats ticu komanda ir izdarījis. Es vienmēr esmu to, ka ļoti atbalstu lietiskām, tad plašāk par to, Paldies jums! Paldies! Drošības profesijas pārstāvis, Rīgas pašvaldības palīdzības priekšnieks par Romu. Liels paldies! Un paldies profesionālitātes pārstāvim pavāram Mārtiņam Sirmajam. Liels paldies! Darbiņš ir izdarīts, tagad ir jāgriež. Darbie viesi, es aicinu jūs nogaršot šīs tad lieliskās kūkas, arī kūkas, kūka numur 13, kas ir šīs dienas uzvarētāji. Izbaudiet, padalieties viens ar otru un baudām Rīgas svētkus. Es jums saku lielu labu apetīti jau pavisam drīz. Pavisam drīz mēs tiekamies atkal šeit Doma laukumā, jo šeit 17:30 uzstāsies brīnišķīgā grupa ar nosaukumu Powerball Youth. Tiekamies jau pēc brīža. Arī Carnival Youth ir paņēmuši atbalstītājus.
Valmieras meitenes komponējis tikai 23 gadu jauns būdams. Filmu tapusi 1970. gadā un režisors ir Ivars Seleckis. Mēs redzam ļoti aktīvas ieteikšanos uz strālēnu kategoriju. Tātad strālēnu balvu kategoriju visi būs jāizdara, būs jāiztrauc balvu kā kategoriju. Tas, ko nedarīs, noteikti darīs tāds aiztikt otru nekādīs citādies, izņemot tikai balvas. Jā, balvas ir ļoti svarīga lieta. Wjechaliśmy już na środek estrady. Un tā, mīļie draugi, es domāju, ka mēs varētu sākt jau pirms. Mums ir jāmums īsti. Vēl viens dalībnieks tālēnu kategorijā ir iespējams, tātad vēl viens, kā saka, bērns tālēnu kategorijā. Droši var pieteikties, bet es domāju, ka mēs jau sāksim šīs skarbās cīņas. Vienā cīņā uzreiz piedalās 3 tālēni. Jā, un tātad visi, kas nav tālēni, kas nepiedalās pirmajā cīņā, tiek aicināti, kā saka, pamest šo te laukumu. Jā, un tātad visi tie, kas... Tātad šī pirmajā cīņā piedalās Rauls, Ričards un Daniels. Tātad Rauls, Ričards un Daniels. Es aicinu Rauls, Ričards un Daniels. Kurši? Tātad nostājamies šeit. Rauls ir šeit. Ričards, jā. Jā, Daniels. Kurš ir Daniels? Daniels ir šeit. Mārtiņu, jūs jaunojiet mani, jo pirmajā cīņā piedalās viņu pirmie. Pēc tam jūs. Un tā, cīņa būs pavisam vienkārša. Puiši, es aicinu jūs paklausīties noteikti, jo jūs nezināsiet noteikti, vajag grūti uzvarēt. Danielam nav jāiet, Daniels ir cīņa, Daniels paliec. Un tātad, cīnās uzreiz 3 tālēni, noteikti ir elementāri, ja jums... Noteikti ir tādi, jums ir jāizraud 100 spalvas, un tas, kuram paliks pēdējās spalvas, tas turpina cīņa. Ja tev ir izrautas visas spalvas, tu vairs nevar piedalīties, tu esi uzreiz ārā. Vai noteikti skaidri?
Jā, Daniel, tev arī viss skaidrs noteikumi? Skaidrs? Jā, ļoti labi. Un tā, es palūkšu nostāties katram savā stūrītī. Jā, tā viens ir tur, viens ir te. Daniels, droši nostājies šeit. Daniel? Jā. Un tā, tev ir jāizvelk 2 balvas. Es ceru, kungi, ka jūs esat gatavi, jo mēs sākam ar 3, 2, 1. Aiziet, un šī mirklī, kā saka, droši var Rauls otras balvas ārā. Jā, Rauls izskatās, ka viņš taisās. Daniel, tu noteikti uzbrūs viņas balvām. Un tā, kad tika norauts Daniela dibens, jā, Daniels priekš saprat, ka jāaizsargā dibens. Un sākusies skarba cīņa ļoti labi, kā saka, spalvas turās Daniela dibenā. Un, diemžēl, Danielam visas spalvas ir beigušās. Kurš tur Rauls vai Daniels? Dievs, ka Rauls vienkārši ir skarts caurēns. Un tā, Daniel, tev ir jācenšās izraut Raulas spalvas. Tev ir palikusi pēdējā spalva un tev dibens nogriezās uz sāniem. Aplausi Raulam, viņš tiek tālāk, ļoti daudz spalvas pa zemi. Ja es varētu palūst kādu paņemt spalvas un atdot dibenus, un mēs gaidām nākamos tālēns, kuri gatavi. Šis bija ļoti skarbi, un nākamie cīnītāji ir я приеду в 19:21. А если вот это, я приеду в 19:51. Все. Увели. Похитили. Видишь, дедули хвалились в пиклади. Классно. Мне нравится. Хорошая атмосфера.
Меня как все Labvakar, Rīgas 822. Dzimšanas dienas vakarā. Mēs turpinām baudu priecāties par rokas un prieka vasaru svinēts un tieši tagad. Šīs koncerts. Zemesardzoti, Poris Stāsts, Solsi un Dīņets Maļos Andris Kailis. Mēs tūlīt piedzīvosim daļu no jaunākā un lielākā visā Latvijā. Sagaidām! Cīkstēlis lēkā, svilpo laiks, 17. Toreiz kaujas laukā varoņu pusējo, teiks ceļiem un elkoņiem slapji pēc vītā. Pārgrieza dzelzniekus un liktenim, Un liktenim, un liktenim. Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents un Zemesardzes orķestra priekšnieks majors Andris Kailis, kurš šogad atzīmē 20 gadus dienestā Latvijas armijā.